Čau! Zīmīgs moments. Es beidzot pabeidzu ar to membrānas kārtu visur, gan jumtā, gan sienas. Un tagad man palikšot visu nostiprināt, droši vien izdarīt šeit ventilācijas tādu karbu. Un principā varu likt siltināšanas materiālu. Paskatījos, cenas ir ārprātīgs. Iespējams, man sanāks no tas otras mājas, mainot, ja es paskatīšos iekšā, ka tur ir tā stiklavāta, viņu ņemt no turienes un siltināt šeit, jo stiklavātā simtnieks tas ir pilnīgi nekas. Tur jābūt gandrīz kā 400. Jā, jo stiklavāta, protams, viņa ir dažāda, bet to, ko es redzēju, ko parasti ir pārdodāma tādā lētā standarta variantā, viņa nav pietiekoši. Tur simtnieks, tas ir akmens svarte, a priori viņi sakās bišku citādāk to siltumu, kā viņi tur tas koeficients saucās, es nezinu, bet es zinu, ka to nedrīkst likt tikpat biezā kārta kā akmens svarte. Tā kā sekojiet līdzi, kā te bija ļoti ilgi. Es, protams, centījos to padarīt ļoti ātri, bet, zināmie apstākļi to bišku piebremzē. Bet, es esmu atpakaļ. Es nezinu, cik tas, protams, ir atbilstoši būvniecības normām. Es esmu arī nopircis tādu lenti, kurā ir tieši membrānai uz ārieni. Es likšu viņu no iekšpusi. Līdz ar to viņi pilnīgi neizpildīs savu funkciju, bet viņa cena ir pārāk 15 eiro. Un man ir šaubas, vai es gribēšu katru maliņu apstrādāt. Neaizmirstam, ka tā nav dzīvojama ēka, tas ir eksperiments, tas ir, tā teikt, mans mēģinājums saprast tehnoloģiju. Tad dzīvos vistiņas un citi kaut kādi tur dzīvnieciņi. Līdz ar to, lai viņi piedod man. Bet, protams, galvenais, lai nebūtu kondensāts. Ja pilnībā tā siltuma izolācija nestrādās dēļ tā, ka tur kaut ko es neesmu apstrādājis. Tas ir viena lieta, cita lieta, lai konstrukcija pastāvētu vairākus 10 gadus, jo es negribu pie tā atgriezties. Tā kā tā, sekojiet līdzi. Paldies!